Carnikavas kamerkoris Vēja balss dibināts pavisam nesen, 2010. gadā, taču jau spējis sev pierādīt gan koru skatē pirms dziesmu svētkiem, gan starptautiskos konkursos. Nu pat aizvadītajā pasaules koru olimpiādas konkursā saņemts zelta diploms. Mēs esam aptuveni 25 cilvēki, dziedātāji. Daļa ir droši vien, kad nopietni mācījušies un jau ir saskārušies ar mūziku kaut kādā arī citādā veidā, varbūt ne tikai korī, bet ir arī tādi cilvēki, kas nav saistīti, kur profesijas, piemēram, nav saistīts ar mūziku, kur varbūt ir dziedājuši skolas laikā. Kori vada jaunais diriģents Jurģis Cābuls, kurš vēl turpina apgūt koru diriģēšanas prasmi mūzikas akadēmijā. Arī Jurģa radošajā bagāžā jau vairāku starptautisku konkursu pieredzi. Viņš ir arī kora Vēja balss dibinātājs un izveidotājs. Fantastiskākais kolektīvs, kurā esmu atradies. Un tas nav tāpēc, ka esmu kolektīva vadītājs un tā tālāk, bet cilvēki ir vienkārši tik ļoti jebkurā situācijā pretīm nākoši, izpalīdzīgi, labestīgi un tā tālāk. Protams, mums ir kaut kādi iekšējie kādreiz konflikti un tā tālāk, bet bez tiem man šeit jebkurā nevienā ģimenē nevar iztikt. Bet man viennozīmīgi ir 100% vienkārši fantastiski laba kaut kāda attieksme pret dzīvi un attieksme vienam pret otru. Tas ir tas uzreiz, kas pirmais nāk prātā. Globālajā tīmeklī atrodama īsa kora vizītkarte, kurā teikts: ir tāda vieta Latvijā, kur gauja satiekas ar jūru – Carnikava. Mēs vēl veidojam kora biogrāfiju. Jā, biogrāfija tikai sākas. Droši vien būs vēl daudz konkursu, koncertu un dziesmu svētki. Vēja balss ir, un tā skan.